Plastmasa mūsdienās neapšaubām ir neaizstājams materiāls. Un runa jau nav tikai par plastmasas maisiņu lielveikalos, bet par nopietnām un nozīmīgām konstrukcijām, kas nemanāmi mūsu dzīvi padara ērtāku un komfortablāku. Tie, kas pagājušo gadu apmeklēja festivālu Pozitīvus, noteikti atceras tur darbojošos veļas mazgātuvi. Taču tikai retais būs iedomājies, kā tika nodrošināta tās darbība. Par lokālo ūdens apgādi un kanalizāciju rūpējās kāds pašmāju uzņēmums, kas ikdienā nodarbojas ar visdažādāko plastikāta izstrādājumu projektēšanu un ražošanu. Uzņēmums Virte izstrādā tikai individuālus projektus, vadoties pēc klientu vēlmēm un iespējām. Tā ražošanas tehnoloģija ļauj izgatavot jebkāda tilpuma un izmēra rezervārus un tvertnes vides saimniecības, pārtikas, ķīmijas un citām nozarēm. Mēs ražojam tādas lietas, ko uz doto brīdi neviens Latvijā nevar atkārtot. Mēs ražojam plastmasas rezervārus, klājam jumtu segumus un ražojam bioloģiskās attīrīšanas ietais ļoti augstā kvalitātē par pircējiem pieņemamu cenu. Tas ir tas, ar ko mēs varbūt atšķiramies no konkurentiem, ka mēs tiecamies uz visaugstāko kvalitāti. Mēs izmantojam visaugstākās kvalitātes materiālus, ražojam visaugstākās kvalitātes produktus, bet saglabājam ļoti pieņemamu cenu, pateicoties lielam ražošanas apjomam. Lai varētu izgatavot plastmasas rezervuāru, ir jāzina 3 lietas. Kas tajā tiks glabāts, kā arī kādā temperatūrā un zem kāda spiediena tas tiks uzglabāts. Šie parametri tiek ievadīti īpašā programmā, kas pati aprēķina, kāda plastmasa konkrētajam produktam nepieciešama, jo plastmasa mēdz būt ar ļoti dažādām īpašībām. Datorprogrammā tiek ievadīti arī pasūtītāja iedotie izmēri, pēc kuriem tiek aprēķināts rezervuāra sienu biezums un izveidots tā rasējums. Šajā mirklī darbā iesaistās meistari. Dažiem pasūtījumiem tiek iepirkta plastmasa lielās loksnēs, kas pēc tam tiek apstrādātas. Taču citu pasūtījumu izgatavošanai nepieciešami jau gatavi moduļi, kuri tiek komplektēti un metināti tepat Latvijā. Plastmasas moduļi vai plāksnes vispirms ar īpašu skrāpīti tiek attīrīti no oksīdu kārtiņas. Tad tām tiek izurbti visi nepieciešamie caurumi skrūvēm, savienojuma vietām un citām vajadzībām. Ja produkta gatavošanai tiek izmantota plastmasas plāksne, tā tiek iefāzēta, jeb vienkāršā valodā runājot, izzāģēta V-veidā. Un tad jau plāksnes vai moduļi tiek metināti kopā. Tas notiek līdzīgi kā metinot metālu, tikai bez atklātas liesmas. Bieži vien detaļas jāmetina vairākas reizes. Tā kā uzņēmumā izgatavo dažādus izstrādājumus, kam nepieciešama plastmasa ar atšķirīgu kušanas temperatūru, to pareizi sametināt var tikai labs meistars, kurš spēj precīzi pieregulēt metināšanas temperatūru, ātrumu un metināmā materiāla padevi. Kad rezervuārs sametināts, tam apmēram stundu jāpastāv, jāatdziest un jāsacietē, lai pēc tam klients var braukt tam pakaļ, vai arī Virte to nogādā nepieciešamajā vietā. Rezervuāru ražošana ir ļoti sarežģīts process, un brāķi šajā darbā nav pieļaujami, jo posts, kas rastos, ja 50 000 litru ķīmiska šķīduma izplūstu kādas ražošanas kļūmes dēļ, būtu neizmērojamas. Tāpēc uzņēmēji savus ražojumus testē pat ļoti nežēlīgi, ar āmuru, naglām un asiem priekšmetiem. Lai gan daudziem varētu šķist, ka plastmasa nav tas piemērotākais un izturīgākais materiāls, no kā izgatavot rezervuārus, tas tomēr ir vien nezināšanas dēļ radies mīts. Visticamāk, ka cilvēki baidās, jo tas ir kaut kas jauns, tā ir tāda aizspriedumaina reakcija pret visu jauno. Savukārt, mēs taču zinām, ka ienāk mums dzīvē ļoti daudz jaunas lietas, kas aizvieto vecās un kas pierāda sevi kā lielisks un ikdienā izmantojums, kā piemēram, varam pieminēt kaut vai minerālu ūdens pudeli. Katrs mēs izmantojam plastmasas minerālu ūdens pudeli, tad kāpēc mēs neizmantojam plastmasas rezervārus ūdenstornī? Virte savu produkciju līdz šim eksportējusi uz tuvākajām kaimiņu valstīm un pavisam droši varētu konkurēt arī visā Eiropā. Taču dārgās certifikācijas dēļ, ko bieži vien pieprasa importētāja valsts, tas tiek darīts ļoti reti. Kopš savas darbības sākuma uzņēmums jau paguvis uzklāt arī apmēram 150 miljonus kvadrātmetru jumtu membrānas Alkor plan, kas pasaulē tiek izmantota jau vairāk kā 30 gadus.
Šīs membrānas paredzētas jumtu izolācijai no mitruma visu tipu ēkām, tā skaitā arī pilnīgi plakaniem jumtiem un tādiem jumtiem, kam ir problemātisks drenējums. Maz svarīgs nav arī fakts, ka jumta membrāna kalpo vismaz 25 gadus. Par citiem segumiem es negribu teikt nekā slikta, taču es gribu pateikt, ka šis ir labāks. Šis ir labāks, jo ziemā, kad mājas nesošie paneļi viss staigā, vienalga vai tie būtu koka paneļi vai tie būtu betona paneļi, kad viņi staigā, tad visi līdz šim zināmie materiāli tajā salaiduma vietā sabojājas. Savukārt šis te materiāls staigā jumtam līdzi. Viņš ir piemetināts, vējš nekur apakšā viņam netiek, savukārt viņš staigā līdzi jumtam. Un ir pilnīgi izslēgta tāda varbūtība, kad kaut kur kādā salaiduma vietā, kādā koka vai betona šajā šķirbā šis materiāls varētu salūst.